šogad 98. dzimšanas diena. Jā, tieši tā, bet šodien dzimšanas dienu mēs svinam arī par 68 gadiem jaunākā deju kolektīva Rudņa 30 gadu jubileju. Vai tiešām deju kolektīvam jau 30 gadu? Jā, deju kolektīvs tika dibināts tālajā 1986. gada rudenī. Ārprāt, cik sen! Tas taču bija... Tas taču bija pagājušais gadsimts, gandrīz vai aizvēsture. Nu, aizvēsture tā gluži nav, bet sen tas bija gan. Jo dibināšanas brīdī 90% pašlaik dejojošo dejotāju nemaz nebija piedzimuši. Bet vai tu zini, kā izvaltieši vispār uzzināja par to, ka tiek dibināts deju kolektīvs? Nu, es domāju, noteikti izveidoja Facebook grupu Deju kolektīvs izvaltā un visus pievienoja. Lai gan efektīvāk būtu uzrakstīt kādam WhatsAppā vai Messengerei, bet laikam izveidoja, ielika bildi no pirmā mēģinājuma ar hashtagu nāc dejot vai dejo izvaltā. Laikam kaut kā tā. Mādara, tajā tālajā 86. gadā nebija ne Facebook, ne WhatsApp, tāpēc ņemot vērā vietējo jauniešu vēlmi izveidot deju kolektīvu arī izvaltā, kluba vadītāja Anastasija kopā ar kolektīva vadītāju Ligitu pašas rakstīja ielūgumus izvaltas jauniešiem, un tā noteiktajā laikā un uz pirmo mēģinājumu ieradās ļoti daudz dejot gribētāju, un sākās šī 30 gadus garā deja. Par to, kā radās ideja par deju kolektīvu izvaltā, kā kolektīvam ir gājuši šajos gados, kādi jautri atgadījumi ir atgadījušies, vislabāk spēs pastāstīt aculiecinieks, kas vistuvāk ir bijis ar visiem šo notikumiem. Kolektīva vadītāja Ligita. Tagad laiks parādīt deju kolektīvu Rudņa visā krāšņumā.
Ligita Pelnika apbalvota ar Latvijas kultūras ministrijas, Latvijas kultūras nacionālā centra atzinības rakstu. Izvaltas tautas nama deju kolektīvā Rūtņa vadītāja Ligitai Pelnikai par nozīmīgu ieguldījumu tautas dejas mākslā, dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, sveicot kolektīvā 30 gadu jubileju. Bet sapratu, ka neizdosies. Kādreiz skatījos tādu filmu, un kad ģenerālis apsveic tos karavīrus un paņem medaļas un piestiprina katram pie gimnasтерkas un saka, все, что могу. Вот и я šodien, все, что могу. Lai jums atmiņā saglabātos tie skaistiem, jaukiem mirkļi. Krasavas novada doma izsaka pateicību Izvaltas pagasta tautas nama deju kolektīva Rūtņa dalībniecei Agitai Celitānei. Юрiem Stivriņam! Diānai Celitānei! Sarmītei Punculei! Līgai Stivriņai! Mārtiņam Stivriņam! Arnim Trofimovičam! Varim Trofimovičam! Imantam Dzirkalim! Mīļā Stasja, pa tiem gadiem, tā gribētos, lai no katra kolektīvā tavā kabinetā vispār Izvaltai pieejamā būtu. Tie godi pieejami būtu. Atzinības raksts Izvaltas tautas namam par deju kolektīvu Rūtņai. Labu saglabāšanu, uzturēšanu, visu kaprīzu klausīšanos un
par to labu atmosfēru, kas tavā namā ir. Lūdzu. Katrs kolektīvs atšķirās ar savu dejas stilu. Nu, šodien es sapratu, ka jūsu tas stils ir tāds dūla. Jā. Un, kā teica Agris Daņilevičs, viņam pievienojos, dejot ir laime. To mēs šodien redzējām jūsu acīs, kas dzirkstīja, stipra roka, draudzīgs plecs un tā jautrība, kas noteikti notiek gan mēģinājumos, gan izbraukumos. Tā ir Rudņa, un es jums novēlu turēt vēl, un, protams, tuvākais, kas mums ir, tas ir saņemties, izturēt šo pusotru gadu, jo mēs redzējām bildēs, tik ļoti daudz bija fotogrāfijas no Daugavas stadiona. Es novēlu jums, lai jūs 2018. gadā būtu to 15,000 vidū, kas izdejos ļoti skaistu izrādi, kas top Māras zeme. Un šodien es jūs ļoti, ļoti sveicu, un tad praktiska dāvana. Jums... Man jāatcerās. Jā. Sēdiens, jā. Svaga. Un kā ir pieņemts lielajos godos? Ir kāja. Arī mēs gribam apsveikt pārvaldes vārdā par aktivitāti, radošu un tautas tradīcijas popularizēšanu.
mums prieks, ka viņi visi ļoti skaisti dejo, un man vēl lielāks prieks, ka es tā paskatījos, ka lielākā daļa, ja ne visi, ir Izbaltas pamatskolas audzēkņi, bijušie esošie, vai arī darbinieki, esošie bijušie, jā? Tāpēc vēl to lielāks prieks, kā šeit jau teica, ka jūs esat Izvaltas zīmols laikam, jā, tātad arī ārpus Izvaltas pagasta robežām. Un es gribu sveikt visvairāk Līgi. Un vēl pirms tam bija Izvaltas skolas kolektīvs, kas sveica jūs. Un tagad mēs sveiksim jūs arī ar deju. Es ceru, ka starp viņiem arī būs jūsu papildinājums nākamais.
meitu simtiem puišu dejā pulcinājusi. Līta tos kopā vāca tālā mamma bijusi. Brunčus, kraiklus, bikses, vestes visiem tiem ir ģērbusi. Galvu pulku dejot iznesīgi turēties, kāja sauci galvu taisi sagrodoties elkoņos, neskaidāmus taču soļus izdancot un mācīties, smaidīt lēk un apgriežoties, logumam neļauties. Līgit, līgit, tu ir dula, es tev saku. Līgit, līgit, tu ir dula, tu ir dula, tu ir tā. Līgit, līgit, tu ir dula, es tev saku. Līgit, līgit, tu ir dula, tu ir dula, tu ir tā. Šos gadus vieglā solīdēju priekā devuši, rūpnes meitenes un puiši tālus ceļus braukuši, dančus lēnus ātrus vienā solī lēkuši, pagastā un citās vietās ļaudis pulcinājuši. Lai jūs netrūcēja gribas, jaunības un jaunības, arī turpmāk vieglās un vīlākļūtām cik laukās mēs. Izsaucam mēs teicai dzīvo jūsu jautrais kolektīvs, un lai augstu ūras plīvo lielās mazās satuvēs. Rudņa, tu ir dula,
lai spāks, lai izturība, lai mēs visi, tā kā šodien, spēdam saglabot latviskumu, kas valda mūsu izvaltā. Nepavelti šodien valsts svētkos Rudņa svin savu 30 gadu jubileju. Kas jūs visus vīnoja? Kas jūs ir šaini dzan da mūsu izvaltai? Tas ir sava veida patriotismas. Tie ir sava veida mīlestība pret savu dzimteņu, pret savu novadu, pret savu pogastu, pret savu mēlu izvaltu. Jī to nav pazaudējuši šos 30 gadu garumā, izskaitot mums. Tad, kad dansoja mūsu Rudņa, ir fantastiska sajūta. Jūs man piekrīsiet. Šodien svētki ir izdevušies super. Mums ir lepnums par mūsu jauniešiem, ka viņi to spēj, ka viņi to var, ka viņiem ir aizdējis sūs. Protams, par to jāpasaka paldies mūsu ligitāji. Jauni dejotāji, bojukrītstāvāji. Beidzot šoferīti zaļā šauferīti. Paldies. Turpini ligiti. Pēc to, ko mēs redzējām šodien, Rudņa nevar bēgtīs. Te ir vēl tik otro paudze, vēl jūs vārdi doncos. Tā ir kā Ligita izsiver to ar viesteņu izšaini, muštu sēdieši mīkstā, lielā krāslā, bet Rudņa doncos. I nav svarīgi, kur tī doncotoji ir šodien, vai tepat Izvoltā, vai pa Rudņu aizplovoja līdz Kroslavai, vai vēl toļok pa Daugavu līdz Daugopiļam vai Reigai, ik pa laikam atsagrīž Izvoltā. Bet tev, Ligita, lai veicās, lai izsadūdās, jūs labākais vēl priekšā. Ligita, tikai pateicoties tev, man liekas, šis deju kolektīvs ir nodzīvojis tik ilgu mūžu, un es domāju, ka vēl turpinās dzīvot. Un mums ir tiešām liels prieks, ka tu tālējā tajā 86. gadā, tad, kad tev mājās bija 2 mazi bērni, tev bija pilnas slodzes darbs, izvēltas tolaik vidusskolā, deju pulciņa vadīšana un daudz visādi citu lietu, bet tu tomēr uzņēmies šo avantūru un piekriti vadīt deju kolektīvu. Paldies tev par to, ka tu vari cept kotletes līdz pusnaktī, lai varētu pabarot no Rīgas atbraukušos studentus. Liela daļa no tām fakultēm tās kotletes atcerās ar labu vārdu un gaida vēl. Un mēs zinām, ka tu vienmēr pārdzīvo par mums, ka tu vienmēr pat neesot uz skatuves, aizskatuvē, skatītājos, tu dzīvo mūsu, pārdzīvo, priecājies un izdzīvo to deju kopā ar mums. Un paldies tev sirsnīgs par visu ieguldīto, piedošanu prasām par to, ka mēs esam tevi reizēm sāpinājuši, neatnākuši uz mēģinājumiem, uz koncertiem. Bet, šis ir īpašs gadījums, tāpēc Zēni mums grib teikt kaut ko. Tā kā šovakar nebija neviena Zēna devis, Zēni ir sagatavojuši nelielu pārsteigumu Ligitai, un tas būs tā kā neoficiālā mazliet daļa. Kādu pārsteigumu? Man tikai jāsaka? Jā. Oi, tad labi. Tam ir